Finanšu ministra Andra Vilka otrdienas paziņojums par to, ka valdība nevarēs turēt solījumu samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli, radījis gan sprādzienam līdzīgu sašutumu vilnu uzņēmēju vidū, gan nostādījis opozīcijā valdības partnerus. Trešdien, 29. maijā, ekonomikas ministrijā notika preses konferences, kurā gan ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, gan uzņēmēju pārstāvi kritizēja Vilka pausto pozīciju. Daniels Pavļuts uzsvēra, ka jaunos solījumus sociālās nevienlīdzības mazināšanu un pensiju palielināšanu nevajadzētu īstenot uz iepriekšējo solījumu rēķina. Arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāve Lienīta Cauna atzina, visvairāk pārsteidz tas, ka valsts apšauba jau likumā ierakstītus solījumus. Šobrīd tiek dot jaunu solījumu, indeksēt pensijas. Ir ļoti būtiski risināt nevienlīdzības jautājumus. Jau daudzus gadus ir būtiski risināt nevienlīdzības jautājumus, bet šo jaunu solījumu došana sanāk, ka tiek īstenota uz iepriekšējo likumā ierakstītu solījumu apšaubīšanas rēķina. Šī situācija vienkārši, manuprāt, nav adekvāta, un tas nav veids, kā īstenot labu, pēctecīgu politiku. Un nav runa par to, ka nevajag risināt nevienlīdzības problēmas. Nevienlīdzība ir viena no lielākām problēmām Latvijā. To norāda ārvalstu ekspertu tiešām viedokļi un Nacionālais konkurētspējas ziņojums. Tas viss ir pareizi, bet tas nenozīmē, ka šī politika būtu jāīsteno uz teiksim, citu labu sasniegumu rēķinu šobrīd. Kas mums visvairāk pārsteidz, ka tiešām valdība ir gatava atkāpties ne tikai no solījumiem šobrīd, bet jau no likuma nostiprināta dokumenta. Lienīta Cauna arī sacīja, ka, ja valsts nerīkojas saskaņā ar tiesiskas paļāvības principiem, tad nevar gaidīt arī, ka uzņēmēji nerīkosies tikpat nihilistiski, maksājot algas aploksnēs. Algām šādā veidā tiešām nekādi faktiski netiks realizēti, jo, ja šādi solījumi par darba spēka nodokļu samazināšanu netiek turēti, tad par kādu ēnu ekonomikas mazināšanu mēs šeit varam runāt un kādu tiesisko paļāvību mēs varam tiešām sagaidīt jau un prasīt no uzņēmējiem atbildīt par ēnu ekonomikas mazināšanu un labprātīgi nolīgumu. Kritiku netaupīja arī uzņēmēju kluba Rīgas Marka pārstāvs Normunds Štāls, kurš akcentēja ministra Vilka paziņojumu nelabvēlīgo ietekmi uz investoru piesaisti, un Latvijas darbdevēju konfederācijas viceprezidents Mārtiņš Bičevskis, kurš savukārt finanšu ministram visvairāk pārmeta neieinteresētību dialogā ar uzņēmējiem. Šāda tipa paziņojuma un komunikācija ar uzņēmējiem, kurus vispār praktiski šādā paziņojuma veidā nepastāv, liek aizdomāties par to, vai nevajag to pārlikt pēc kādu laiku. Un tad atkal iet runa par to, kādu mēs tās darba vietas šeit radīsim, par to, kāds tiktās investoru medības, ko mēs gribam piesaistīt Latvijā. Jo Latvija šobrīd arī runājot ar postpadomu telpas uzņēmējiem, kuriem interesē Latvija kā vieta, kur atvērt savus ražotnes filiālus, mēs tiekam vērtēti kā augstas kultūras politikas, kā augstu vērtētā augsts kultūras biznesa vide, atšķirīgā no šīm valstīm, kā viņi paši to definē. Bet šobrīd mums vajag aizdomāties, ka tas tomēr tā nav. Mēs šodien gribam pateikt un paust bāžu, ka veids, kādā izskanējis iespējamais iepriekšējās politikas atcelšanas vai pārmaiņu priekšlikums nerada sajūtu, ka kāds ar mums ir diskutējis.